Es neesmu jūrmalnieks, bet tad, kad ar ģimeni gribās atpūsties un kaut kur aizbraukt sestdienā vai svētdienā un galā, ja ir tikai dažas stundas brīva laika, tad Jūrmala ir īstā vieta, uz kurien braukt, un gada laikam, kurā to darīt, nav it nekādas nozīmes. Un tas spirktais gaiss, ko šeit var sēlpoties ar liku likām, regulāri garantē, ka dienas beigās arī būs spirkta un ļoti laba apetīte. Un izvēlēties, kur un kā paēst, Jūrmalā var visdažādākajās vietās. Jūrmalas kulinārijā sastopas dažādu tautu virtuves, un Jūrmalas restorāni ģeogrāfiski nav novietoti vienā vietā. Tie atrodas plašā perimetrā, un ikvienā vietā katrs var atrast kaut ko sev draudzīgu. Fantastiska zupa. Un, lai arī bujubēze ir cēlusies Francijā, Marseļā, to mēs atradīsim ļoti daudzu Jūrmalas restorānu ēdienkartēs, un jāatzīst, ka izpildījums ir vienkārši fantastisks. Lielisks ēdiens no labiem produktiem arī ir tas, kas visvairāk uzlādē, ir īpaši tajā laikā, kad saule nespīd tik ļoti, kā tas parasti ir vasarā. Un, kā ir redzams, ir forši, ka ir arī katram kaut kas pēc savas gaumas, un arī mazais draugs var dabūt kādu īpašu ēdienu. Jūrmala pati ir kā saldais ēdiens pēc smagas nedēļas, un ja saldā ēdiena finālā sako vēl viens saldais ēdiens, jūs taču man piekritīsiet, viss ir izdevies pa absolūti 100%.